Te arī parādīsies tas mūsu, cik mēs esam lieli fani un Latvijas patrioti. Ja? Tā ir mūsu Latvijas komanda. Ar KP vai Bertānu viņi ir ielikuši savu jau vezumu, jau panesuši ja, ar savu vārdu, jau Latviju jau parādot pasaulē. Ja? Nu, es domāju, ja tu esi kārtīgs Latvijas fans, tad tev jāatbalsta vienalga, kādā sastāvā mūsu Latvijas komanda dosies. Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmo reizi piedalīsies pasaules kausā, kur sacentīsies ar visu kontinentu labākajiem spēlētājiem. Treneris Luka Banki kopā ar izlasi sasniedzis garāko uzvaru sēriju tās vēsturē, bet pirms čempionāta smaids vairs nav tik plats. Komandas lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis savainojuma dēļ palīdzēt nevarēs, bet jau kādu brīdi iepriekš bija zināms, ka šovasar nespēlēs arī Jānis Strelnieks un Rihards Lomašs, kuriem komandā ir tik svarīgā saspēles vadītāja loma. Lielais jautājums – vai uz Džakartu brauks sapņu komanda? Man gan kā spēlētājai tā negribu tā neko čings piesaukt, ja? Bet pēc tādas uzvaras sērijas pat prasītos kāds zaudējums. Ja? Pašai pēc pieredzes ir, ka tu tā, viss forši. Un tas pat nav slikti dažreiz nozaudēt un tas saprast, kā komanda reaģē, kas būs tieši spēlētāju reakcijas, tieši treneru korpusu to tur. Ja? Bet, ja pavērojat vienu no pēdējām spēlēm pret Dominikānu, Banki bija pilnīgi savādāks, jo tā kā noraizējies, ja, par cik mēs dzirdam baumas visādas šādas, kuri spēlēs, kuri nespēlēs, mūsu pamatpiecinieks vēl nevienā pārbaudas spēlē nav devies laukumā, ja. Tad tieši sanāca sēdēt pretīm Latvijas izlases soliņam un varēja redzēt, ka treneris vairs nevada spēli. Viņš tā iesēdies savā tā celīšu pozā un tā jau pilnīgi tā jau nagus grauzdams tā, ko tagad, kā būs? Jo tieši, man liekas, tā Dominikānas spēle bija tāda paredzēta, gatavojoties spēlē pret Franciju. Tā kā viņš tiešām tā varēja redzēt, ka viņš vairs nevada, vairs tur nelēkā, vairs tur tā nav, ka viņš jau tāds vairāk tāds noraizējies skats, ko tad ņems uz to pasaules čempionātu. Domāju, ka treneris zina daudz ko mēs nezinām, un ka viņam jau tāds bišķiņi raizējošs skats jau ir. Ja arī KP, Bertāns, Tim kaut kādu iemeslu dēļ kādu spēli tomēr aizbraucot uz pasaules kausu izlaidīs, nevienu brīdi es nepārslēgšu nekādu televizoru kanālu, jo tie ir mūsu latru puiši, kas ir cīnījušies, viņiem ir bijušas garas sezonas, ja? Viņi tāpat neiekļuva pasaules kausā. Tas bija garš, pa posmiņiem salikts ceļš, ko viņi izdarīja, cik viņi tur bija, pamainījās, bet viņi vienmēr bija gatavi ierasties Latvijas izlasi, startēt, ziedot tagad visu savu vasaru, ja, būt prom no ģimenēm, saviem bērniem, ja, bet iet uz to pasaules kausu, jo tas tiešām bija smags darbs. Un tā kā vienalga, kas dosies laukumā, tā ir mūsu izlase, tie ir mūsu džeki un atbalstīsim pie jebkāda rezultātu. Visi, kas ir devušies laukumā vai bijuši sastāvā 12. uz pārbaudas spēlēm, arī tā, kad cīnījās par šo vietu pasaules kausā, visi, tu nevienu spēli nevar pateikt, kurš, ja, pēkšņi Čavars, pēkšņi tagad arī Pašašnieks uznāk pēdējā spēlē, ja, un arī tik skaisti iedanko un ieiet tajā spēlē, ja, zinot, ka viņam arī mazs savainojums, ja. Es domāju, ka viņam būs grūts darbs, bet viņam ir ļoti labs treneru korpus palīgu. Un arī paši džeki, man liekas, džekiem savādāk nekā meitenēm. Džeki var kārtīgi no sirds izrunāties un neviens neapvainoties. Jā? Un kaut kā, jā, ja tu būsi, jā, tāpat kā sapņu komandā, tur 1935. Jā, tā filmā, kur tagad nenosaukšu, kur tas bija, Bērziņš vai Jānis teica, nē, viņam ir jāiet, viņam ir jābūt fināla spēlē. Milzīgs tāds komandas gars, viņi ir visi par vienu, viens par visiem, jā. Un man liekas, tas arī beigās būs tas, ka pat treneris varbūt pat neizlems to pēdējo cilvēku, kad viņi savā starpā vienkārši apsēdīsies, jau vecīt zini. Man liekas, tur šobrīd es gatavāks vai kaut kā, tāda sajūta šobrīd ir no šīs komandas. Mums ir zvaigznes un mums ir kapātāji, jā. Un varbūt dažreiz vienā komandā pat daudz zvaigznes tas pat nav labi. Es pat esmu sēdējusi malā, skatoties treniņus, bet tagad uzēju laukumā. Pilnīgi cita pasaule. Tu sēdi malā, jā, tu tur kaut ko vizualizē, kaut ko redzi, kaut ko, bet uzejot laukumā, tas ir pilnīgi cits šķuņiks, tāds pilnīgi cits feelings, ka tu, reku līnijas, reku spacings, jā, kas un kā notiek. Ir grūti, bet tas atkarīgs no katra spēlētāja. Ja mēs katrs esam individuāla personība, kuram no mums aiziet tās kombinācijas. Vienam ātrāk pielec, vienam tikai skatoties, vienam tieši vajag būt procesā, jā. Tā kā es domāju, arī tā būs ar mūsu
spēlētājiem, kas šobrīd sēdējuši malā. Protams, kad KP atrodoties laukumā, mūsu Latvijas izlase izskatās pilnīgi savādāk. Tas vien, ka viņš jau pieiet pie soliņa, ja, kad izsauc vai kaut ko, vai kā tā, wow, vai tiešām, tiešām tas ir viņš, un viņš ir garš, viņš ir iespaidīgs un viņš var. Bet īstenībā vienā no pēdējām spēlēm, kad bija Andrejs laukumā, un kad viņš iemet to tālo trīnīti, man liekas, ka tur jau ir kaut kādas nianses, jau treneris iezīmē, ja, kā komandai būtu jākustās vai jāizpild, ja Kristaps būtu laukumā. Ja. Un mēs paši redzējām tās spēles, ka Kristaps bija laukumā. Tas vienkārši tāds, skaties un vienkārši tā, kas tagad būs, ko viņš vēl izdarīs, ja, kur viņš ieskries, no kurienes viņš vēl iemetīs. Ja. Varbūt šobrīd tas pietrūkst tajā mūsu izpildījumā pārbaudas spēlēs, ja, bet to, kad ir atšķirīgs tās spēles izskats un tas, es pat nevaru to vārdu atrast, tāds uzrāviens, ja, pilnīgi cits, bet es ievēroju pēdējā spēlē, kad Andrejam atrodoties laukumā, Andrejs kustējās pilnīgi savādāk, tā kā KP varētu ārā uz metienu kombinācijas, kur var viņam to metienu atrast, un viņš arī iemet, un tā kā to varēja tā kā atrast tādas vienādas lietas, kā varbūt jau treneris izmēģina. Aneta mums komandā bija ļoti svarīgs spēlētājs, uz ko viss tika tendēts un balstīts, bet man liekas, mums deva motivāciju, ja Anetai kaut kas notika, vai viņa tika nosēdināta malā tur traumas vai piezīmju kaut kā dēļ. Mēs apzinājāmies arī savu vērtību, ja, ka meitenes laiks, un tagad mūsu laiks, ja, tā ir komanda. Un man liekas, mums toreiz bija komanda olimpiskajā ciklā, un šobrīd arī čaļiem ir forša komanda, un ja nespēlēs kāds no līderiem, pārējie būs gatavi vienkārši lekt no soliņa augšā un darīt, kas jādara, jo, man liekas, Luka Banki visus taktiski ir sagatavojis uz urā, tāpat kā mums treneris Virgsdiņš, ja mēs zinājām no A līdz Z, kas mums jādara kurā situācijā. Ir Aneta, nav Aneta, ir Gunta, nav Gunta, kuri malā mēs zinājām savu lomu, un šobrīd arī tas ir redzams, kad visi džeki zina savu lomu. Un arī, ja kāds paliks mājās vai kāds netiks laukumā, viņi būs izdarījuši to maksimumu, lai tā komanda būtu tik spēcīga, kāda viņa šobrīd var būt. Tā kā es domāju, ka visi džeki zina savu lomu, savu izpildījumu, savu vietu, minūtes. Man liekas, tas ir atrunāts. Man liekas, šādā līmenī tu nevari dzīvot tādā neziņā. Man liekas, arī viņi zina, cik kurš ir gatavs, plus mīnus. Tā kā es domāju, ka jau šajā brīdī, jau tik tuvu pasaules kausam, es domāju, ka tieši komandas iekšēnē nav nekāda neziņa. Vienkārši mēs, skatītāji, vēl ceram.